Šī gada 27. septembrī pirmo reizi Latvijas vēsturē ar Ventspils pilsētas domes atbalstu ir aizvadīts orientēšanās festivāls. Tas ir notikums, kas pilsētā ienes meklēšanas un atrašanas prieku. Ventspilī O-festivāls iekļāva veselus 4 orientēšanās veidus. Telpu orientēšanās notika pilsētas Olimpiskā centra telpās, kurās dalībniekiem bija jāmeklē īsākais ceļš starp kontrolpunktiem, kas novietot dažādās vietās, dažādos stāvos. Labirinta orientēšanās tika izvietota Raņķa dārzā. Mākslīgi izveidotajā labirintā ar kartes palīdzību bija jāveic īsas orientēšanās distances, atrodot īsāko ceļu starp kontrolpunktiem. Fotoorientēšanās šoreiz norisinājās kā nesteidzīga pastaiga pa Ventspils centru, meklējot tipiskus objektus un atbildot uz jautājumiem par tiem. Šis bija lielisks veids, kā uz pilsētu paraudzīties no citas skatu punkta. Viena no dinamiskākajām O-festivāla sacensībām bija orientēšanās sprinta skrējiens, kurā bija jāveic 3 km gara klasiska orientēšanās distance pa pilsētas parku un ielām. Orientēšanās festivāls ir kustīga un veselīga dzīvesveida svētki, kas pilsētas iedzīvotājiem un visiem piedāvā iepazīties ar orientēšanās sportu un izbaudīt tā burvību, ieraugot ikdienišķo vidi pavisam citādā gaismā. Kas meklē, tas atrod!